Nav nekādas problēmas. Prieks, jebkurā gadījumā, ka jūs esat šeit. Cerams, ka es būšu spējīgi nodot informāciju kaut kādu, lai saprastu, kas tas ir. Es zinu, ka ļoti daudz tagad par to runā, bet katram ir savu pieeju un kā mēs katrs savādāk to daram. Jūs man dodiet ziņu, kad mēs esam gatavi kaut ko sākt. Sātra. Es domāju, ka droši var sākt. Iloniņa, kā tu domāji, Jā, iesākumu sāksim es jau, vai dosim Andai vārdu? jā, es tieši arī domāju, vai ne, ka mēs īstenībā varētu jau sākt, un Anda ir atgriezusies, man liekas, ka viņa kaut kur gribēja tā kā kaut kādu mirklīt, vai viņa ir atpakaļ jau. Meitenes, vai tu tiešām mani nevar redzēt? Nē, man atkal ir tā, ka jā, ja man liekas, ka tu celies augšā, un man uzkārās bilde vienkārši. Čau, prieks tev tiešām liels redzēt pie ilgiem laikiem. Un labvakar visiem, mēs šodien diezgan forši kuplā skaitā esam. Un iemesls mums ir īpašā viesa mūsu Anda Millere. Un tad noteikti, kad kaut ko pastāstīsi vai ne par sevi, jo noteikti ir arī kāds cilvēks, kas noteikti vēl to nepazīst. Un tad jau arī par savu tēmu, par mērķiem, vai ne? Un tad es tev došu vārdu. Nu, labs vakars visām fantastiskajām dāmām. Man fantastisks prieks ir, protams, būt pirmo šā gada piekdienu kopā ar jums. Teiksim, tāds ļoti pozitīvs brīdis. Tātad tie, kas man nezina, man sauc Anda Millere. Man ir 43 gadi. Tik jauna, ka ārprāts bēls vispār padomāt. Esmu 2 bērnu mamma un arī mamma ar 4-kājainam ar asti, kā saka, palaidnēji tādai madamai mums mājās. Man vecākai meitai ir jau 16 gadi, jaunākais dēls man ir 7. Strādāju pilnu slodzi un pāris hobiji, kas man ir, ko es varu ātri pateikt, man ir mazdārziņš, kas ir man tiešām, tā ir man dvēsele, ko varbūt es tik daudz par to nerunāju, cik varbūt visi man saka, ka vajadzētu dalīties un stāstīt, kas man īstenībā ļoti iepriecināja arī, ka man šodien meita pateica, mamma, es gribu būt tā kā tu, es arī gribu audzēt, es arī gribu darīt to, un tas man tāds likās, wow, tas bija tā. Tā bija sākla, ko es gribēju, lai man bērni, teiksim, novērtētu to, ko es esmu ieliku. Es atvainojos. Un tā arī ir mana 4-kājainais bērns, kuram arī vajag palamāties. Atvainojos. Es ļoti atvainojos. Diemžēl es nevaru pateikt sēdi un klusē. Tāda viņa mums ir, jā. Nu, vēl man ļoti patīk arī kalnos kāpt, teiksim, izbaudīt dabu. Es esmu izaugusi pat rīdzniece, bet es esmu pilsētniece, bet es esmu sapratusi, ka es esmu daba cilvēks. Es varētu meža būdiņā dzīvot prom no visa ar mazu mazdārziņu un būt vislaimīgākais cilvēks pasaulē, ticiet man. Man neko vairāk arī nevajadzētu. Esmu iemācījusies maizīti cept, tā man ir otra dvēseles tāda lieta, ko es arī daru. Iesaistījos tīkla mārketingā un sākām daudz kur strādāt ar sevi. Nu, tie, kas nezina, varbūt ļoti daudzām arī šeit ir bijusi tāda situācija dzīvē, kad mēs esam visas mammas. Dzīve sākās tāda, mājas darbs, mājas, jā, tu vairs nesaproti, it kā kaut kāds holidays ir, kaut ko it kā tu padari, bet tāda iestājās rutīna, un es nemelošu, ka man vienu brīdi bija tāds iestājies brīdis dzīvē, kad man likās, ka nekas nenotiek, es tikai eju, kaut ko daru, es vienkārši tādā monogāmā funkcijā eju, daru, un nekas nemainās.
Pateicoties, sākot mācīties pat ar sevi, attīstīt sevi, savu domāšanu, es uzskāros tādām lietām kā mērķu sastādīšana. Bet mērķu sastādīšana man vairāk ir uz mēnesi. Mēs nerunājam par kaut kādiem lieliem. Protams, mēs visi vēlamies kaut kādu īpašumu, kaut kādas mašīnas. Nu, ja mēs runājam par tehniskām lietām, varbūt arī ir attiecības. Nu, katram ir savs, protams. Bet es sapratu, ka bieži vien tas lielais gala mērķis ir tik grūti redzēt. Mēs kā vienmēr sakam, nu neredzam. Un tad, kad tev ir tie mazie mērķīši salikti, un tad, kad tu viņus var sasniegt, lietas mainās. Nu, un es sāku pati darīt vairākas reizes, un mūsu fantastiskajā grupiņā tie, kas vēl nezina, kā es teicu, pieminēja tīkla mārketingā iesaistoties, mums starp meitenēm es piedāvāju, kāpēc mēs negribētu varbūt kādu interesē darīt kopā. Un tas tiešām izvērsās jau tādā lielākā grupiņā. Nu, protams, katru mēnesi mums ir savādāk, ir vairāk vai mazāk, un es viss saprotams, kur mēs tiešām sastādām šos mazos mērķus. Kāds dalās, kāds nedalās, katrs ir pilnīgi individuāls, bet ko es secināju, kad sākot ar šiem mazajiem mērķīšiem, tu sasniedz apbrīnojamas lietas. Un tā ir tā pati svarīgākā, kas man vispār ir palīdzējis iet uz priekšu, darīt un turpināt un attīstīties. Tā ka jā, un šī ir tiešām palikusi mana lieta, kas man ir tiešām dziļi dvēselē. Katru mēneša, vai nu pirmajā datumā, vai pēdējā mēneša dienā mēs sakstādam plānus nākamajam mēnesim. Ko es noteikti gribu pieminēt, mēs tad, kad iziesim viņiem cauri, ka jūs sapratīsiet, tie nav tādi grandiozālie mērķi, tie nav kaut kādi ekstravagantie mērķi, tie ir vienkārši elementāri sasniedzami mērķi. Varbūt lietas, ko jūs varbūt jau ikdienā darat, bet bieži vien atkal dzīves ikdienas rutīna mums varbūt atrauj apakaļ no tā, ko mums patīk darīt, un ik pa laikam sev atgādināt, ka tās lietas ir arī jādara, lai tu būtu laimīgāks un lai tev būtu vairāk enerģijas un vēlmi kaut ko vairāk darīt. Pieņemsim piemēru elementāri pašai, jo mēs esam tas, kā mēs domājam. Mēs paliekam tādā situācijā, kā mēs domājam. Es arī atnācu no darba, pirms es šo Zoom piesēdos, es uztaisīju vakariņas, un es esmu piekusis. Es neko negribu, es tagad labprāt ietu gultā. Bet tā bija mana doma. Tas ir tas, ko es jau sev iestāstīju, ka es esmu piekusus, ka man ir grūti, ka es vairs negribu neko, es gribu iet mājā, es gribu iet gulēt, man neko nevajag. Es nomainīju, nē, viss, es ieiešu dušā, viss būs kārtībā. Un tiešām, es iegāju dušā, sataisījos, man ir smaids uz lūpām, man ir enerģija, viss ir mainījies. Mēs piesaistam visu to, ko mēs domājam. Tātad domspēks ir ļoti, ļoti liela lieta. Tas tāds ātrs, ko es gribēju pastāstīt. Varbūt kādam ir jautājumi par šo, kas, ko un kā, un tad mēs varbūt iesim tālāk par detaļām. Droši prasiet, ja kādu kaut kas interesē. Ja gribiet, mēs iesim tālāk. Ko es gribētu arī padalīties? Tātad ir vairākas lietas, uz ko ir jāmaina, lai lietas mainītos. Protams, ir ļoti daudz runā tagad arī par šīm lietām. Katrs gada sākums, mēs sākam taisīt mērķus, vai tas ir vajadzīgs, tas ir nevajadzīgs. Bet ko vienmēr mēs aizmirstam, ka mums bieži vien iestāst, ka tiem mērķiem ir jābūt lieliem. Un atkal es atgādināšu man sevis, atkārtojos daudz kur uz šito. Mēs bieži vien sastādam mērķus, kas ir domāti 6 mēnešiem, kas ir domāti, teiksim, gadam. Un tad, kad mēs viņus tajās pirmajās nedēļās nesasniedzam, mums vairs neko negribās. Tāpēc bieži vien šie lielie mērķi, ko šausmīgi tie grandiozālie mērķi ir sastādīti, nekad nepiepildās, jo mēs jau padodamies, jau pašā sākumā. Es ļoti visiem iesaku, ir jābūt vīzijas dēlim, lai saprastu, kas tas ir, ko tu vispār vēlies. Bet vīzijas dēlī, kas ir jūsu plakāts, es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kam pietiek tikai to ļoti domās, bet, teiksim, galvā atstāt, es tāda neesmu. Man pašai guļamistabā ir milzīgs vīzijas dēls, man tur ir arī kaut kādas atmiņas, man bišķi ir bardaks, es nemelošu, man viņš ir jāpiestrādā bišķi arī uz tā, bet man vajag katru vakaru ejot gulēt, redzēt, kāds ir mans mērķis, ko es vispār gribu, kas man ir vajadzīgs, uz ko es eju. Un tāpatās es no rīta pamostos ar tādu saprašanu, kāpēc es to daru. Jo tad, kad tu no rīta pamosties, tu redzi šo vīzijas dēlu, tad,
Man ir jāceļās, man ir jādara tas, vai man ir jāpūst tas zvans, vai jāiet uz darbu, vai man ir jāsporto, jo es gribu būt tur. Tā ir mana vīzija, kurā es atrodos. Tāpēc šiem vīzijas dēļiem ir jābūt un ir viņi jātīsta, kā saka, jāmaina. Bet es daru šos mēnešu mērķus ar domu, ka mēs pa mazam solītim tiksim tālāk. Nu, lai mēs vispār saprastu, kā mēs varam plānot nākamo gadu, es ceru, ka visām ir kaut kāds papīrīts, kaut kāda pildspalviņa. Tēmas, kā rakstīt vispār savus mērķus, var rakstīt visādi. Es vienmēr esmu ticējis, ka to, ko tu jūti, kā tev ir, tas vienmēr piepildīsies. Ja tu rakstīsi, cits saka, ar zāļu, zīlu, melnu pildspalvu, tas ir tīri tam, kam tu ticēsi sev. Kā tu gribēsi noticēt, tāpat kā es tikko pieminēju, es sev noticēju, ka es esmu piekusus, kad es esmu nogurusi, tāpat tās ir šeit. Ja tu tici sev, ka tev zilā pildspalva palīdz pievēldīties taviem mērķiem, ņem zilo pildspalvu. Ja tu tici sarkanai, raksti ar sarkanu pildspalvu. Tas ir tīri tava enerģija. Mēs atkal visus savus mērķus rakstot, mēs dodam savu enerģiju ārā visumam. Es šo saucu īstenībā veidu manifestāciju, tas nav tikai mērķis. Tu vienkārši pasaki, ko tu gribi, kā tu gribi. Un tālāk viss dzīvē notiekās. Pirms mēs vispār kaut ko sākam darīt, es noteikti ļoti gribētu, lai jūs uzrakstiet 3 lietas, tiešām, ko jūs atceraties spilgtākās, kas tiešām jums rada gandarījumu, kas notika jums pagājušajā gadā. Jo visiem noteikti kaut kas ir palicis tāds spilgts atmiņā, kas jums ļoti ir kaut kāds. Nav svarīgi, vai tas ir kaut kāds, es nezinu, ceļojums, vai tas arī kaut kas finansiāli, vai kaut kādas attiecības, vai kaut kāda saruna. Nav svarīgi, bet mums visiem ir kaut kāds mazumiņš, kas lika mums justies, kā saka, kalna gaisotnē un likties, wow, tiešām tādas spilgti notikumi, kaut kādas izmaiņas. Es ļoti iesaku to uzrakstīt. Un, protams, arī pasakam paldies par to, ka tas ir noticis, jo tas ir kaut kas fantastisks, kas jūsu dzīvē ir mainījies. Vienalga, kādam varbūt mazbērns piedzim, kādam vēl nezinu, kas ir viskaut kādi. Visādi pats mazākie sīkumi var būt skaisti. Es tiešām ir piedzīvojuši varbūt saulēktus, saulrietus. Nav svarīgi, kas tas ir bijis, bet šīs mazās lietiņas ļoti ieteiktu pierakstīt. Un, protams, pateikt paldies, ka viņas ir notikušas jūsu dzīvē. Došu jums kādu laiciņu katrai tur uzrakstīt. Droši uzrakstiet tālāk, kas ir gatavs iet kaut ko tālāk darīt. Droši pierakstiet komentāros, dodiet ziņu, lai es zinu, vai turpināt, jo katram mums ir savs laiks. Un nebēdaties, jūs varat vienmēr atgriezties pie tā. Tas nav jāizdara tūlīt un tagad pilnīgi viss, bet tā ir tā lieta, ko vienmēr, tā ir emocija, ko es gribu, lai jūs dabūniet savu emociju, enerģiju. Tā ir tā enerģija, kas ir ļoti vajadzīga. Super. Es nezinu, varbūt man čatiņā ierakstīšu, kāda tieši sfēras mēs pieminēsim, ko mēs gribam saplānot. Es tagad tādu ātro vizuālo, lielo nākamā šī gada 2024. gada mērķi uzrakstīsim, bet šeit būs vairākas sfēras, ko es pieminēšu. Mēs bišķi sadalīsim pa detaļām. Ko es vēlos, lai jūs izdariet šī brīdī, pirms jūs vispār vienkārši varat mierīgi aizslēgt acis, neklausaties vienalga vai kā. Iedomājieties katrā sfērā, bet izjūtiet, vizualizējiet, jūs izdzīvojiet pilnīgi, ko jūs redzat šī gadā notiekam. Bet es tādā vārdā pilnā nozīmē, kas notiek. Pilnīgi ar visu, kad jūs elpojiet to iekšā, to emociju, kad tas notiek. Vienalga, tā tad būs tēma. Tā ir veselība. Šī situācijā jūs katrs var izvēlēties, vai tā ir garīgā veselība, vai tā ir fiziskā veselība, jo tās ir tēmas, vienmēr arī ļoti svarīgas. Ja? Katram ir savs, kas ir ļoti svarīgs.
garīgā var būt laimīgs, iemīlējies. Tur tik plaši un detalizēti to varam, kā saka, tālāk iet, bet izjūtiet, katru šo situāciju izjūtiet. Tātad pirmā sfēra, ko es jums noteikti ieteiktu, tā ir veselība, gan fiziskā, gan garīgā. Es uzrakstīšu čatiņā. Es atvainojos, man nebūs garumzīmes, jo man angļu kompjuters, viņš nerunā latviski. Bet es ceru, ka sapratīsiet. Veselība fiziskā un garīgā. Tātad vizualizējiet, vienalga, kurā laikā, kurā mēnesī, kur jūs esat, kā jūs esat, tam ir pilnīgi jāizjūt, jo tā ir tā enerģija, ko jūs ielietiet. Otra tēma būs noteikti arī, kur jūs gribat būt, kur jūs esat, nevis kur jūs gribat būt, bet kur jūs esat savā vīzijā, savā iztēlē, attiecībās ar draugiem un ar ģimeni. Kādas iztēloties pilnīgi to vizuāli. Es saku, tam ir jāizjūt, vai jūs esat kaut kādā holidejā kopā, vai jūs kaut kādā ģimenes sajietā, nav svarīgi, dzimšanas diena, vai ar draudzenēm kaut ko dariet, izbaudiet, tas ir atkal tā ir tāda, bet atkal es ļoti, ļoti lūdzu izjūtiet to ar savu enerģiju. Es atgādinu, pie šī jūs variet vienmēr atgriezties, jo tas ir tālāk, ko jūs variet detalizēt, pēc tam sarakstīt. Nākamā tēma mums būs naudas lietas, atkal izprast, cik es daudz naudu redzu sev, kā es esmu ar finansēm, kā man ir darbs, vai es augu darbā, vai es esmu kaut kādā paaugstinājumā, vai man ir karjeras izaugsme, vai es esmu kaut ko nomainījis, vienalga, kā tu jūties tanī attiecīgajā vietā, kur jūs esat. Jo vēl vienreiz atgādināšu, mums katram ir savs. Vienam vajag finansiālas, es nezinu, iztēlojās, ka ir kredīti nomaksāti, es nezinu, kaut kādi uzkrājumi veidoti, teiksim, kas ir vairāk finansiālā veidā. Bet esiet to, ka jūs jau tas ar jums notiek. Tas ir ļoti svarīgi, ka visas savas manifestācijas, vīzijas, savus visu ir jāiztēlojas tā, ka tas jums ir notiek. Jo tā ir tā enerģija, ko jūs izdodiet tālāk visumam. Starp citu, iesaku painteresēties par Teslu, fantastisko cilvēku, kurš arī runāja par šo manifestāciju un ļoti daudzām lietām, ka tā ir tiešām enerģija. Vienkārši tāpēc, ka es tā gribu, ka Lienai ir mašīna balts bems pie kā saka, noparkot zakanītē garāžā, ka es arī gribu, jo tas smuki izskatās pie viņas mājas, ka es arī tā gribu. Bet ja jums nav tiešām vēlme to, ka jums nav to vajadzīgi, tas nekad nepiepildīsiet. Jūs to varat gribēt, cik gribiet, un tas nenotiks. Bet tas nebūs tavs. Un tā ir tā pat lieta, ka ir jājūt, ko jūs tiešām gribiet, kas jums ir tiešām dara prieku, dvēselē un laimi. Un pēdējā tēma, ko es noteikti uzrakstu, ka tās ir izklaides un tie ir hobiji. Katram mums ir savi. Man tie ir kalnā kāpt. Otram ir ceļot. Es nezinu, varbūt kādam citam šeit ir radīt.
nezinu, iet patversmē palīdzēt. Vienalga, kas tas ir, jo arī vajag iztēloties un saprast, kā tas ir, kur jūs esat, kā jūs to visu redziet, ko jūs gribiet. Jo ļoti liela tēma ir, ko es noteikti arī atgādināšu. Atkal mēs esam visas ļoti aizņemtas mammas šeit, un mēs bieži vien aizmirstam šīs elementārās lietas. Vienkārši izklaida savu hobiju, darīt tas, kas mums patīk. Jo mēs vienmēr esam sevi nolikuši pēdējās. Es domāju, ka šeit visas mammas piekritīs, lai galvenais bērns pēd, bērns nomazgāts, ja, nu kā ir tas teiciens, vai nu ir māja kārtībā, vai nu bērns ir kārtībā, vai nu mamma, bet visi trīs nevar vienā brīdī būt kārtībā. Un, diemžēl, mēs kā mammas, bērns un ģimeni vispārējo noliekam, un tā ir tēma, kas noteikti neaizmirstam sevi. Ja mēs gribam iemācīties kaut ko darīt, vizualizējam, iztēlojamies. Un šīs būs tādas 4 tēmas, ko es noteikti jums sarakstiet, ko jūs gribat šī gadā, un noteikti iesaku uzrakstīt arī līdz kuram datumam jūs gribiet, ka tas notiek. Uzliekiet datumu, kad jūs to dariet, kad tas notiek. Es saku, tam ir jābūt tie 4 lielākie, ko es jums iesaku tiešām, lai jums ir kaut kāda saprašana, ko jūs gribiet darīt. Un es laikam pievērsīšos, tad tagad vairāk mēs iesim jau uz detalizēto, kā saka, mērķu sastādīšanu tieši vairāk janvārim. Janvārī, es zinu, šodien ir 5. tas nekas, mērķus var sastādīt jebkurā brīdī. Vienkārši ir vieglāk, mēs pēc kā saka, cilvēciskā kalendāra ejam un liekas, ka tagad jauns mēnesis, jauni mērķi, tas ir katram savādāk. Bet mērķus var šādi sastādīt jebkurā laikā. Parasti sastāda šādus mazos mērķus 4 nedēļām, un mēs tūlīt arī iziesim. Un šeit jau vajadzēs rakstīt detalizēt, un es vairāk izskaidrošu, kā tas notiekās. Tātad mēs liekam jaunu bildi iekšā, jaunu lapu, un šos mazos mērķus, kad mēs rakstam, es neesmu pat uzrakstījis, man arī būs ar jums, es vairs nerunāšu, man būs arī jāraksta. Šos mērķus iedošanu, kad mēs rakstam, mēs savā veidā tā kā norakstam līgumu ar sevi, ko mēs darīsim, jo šīs būs jau vairāk rīcības, kuras mēs apsolamies darīt, lai jau mēs nokļūtu pie tiem lielajiem mērķiem, ko jūs vizualizējāt. Jo bez rīcībām nekas nenotiek. Man liekas, ka tas jau ir man populārs teicis, ja tu gribi vinnēt loterijas biļeti, loterijā tev ir jānopērk loterijas biļeti. Tātad tas nozīmē, tev ir jāpieceļās, tev ir jāapģērbjās, tev jāzog tās drēbes mugurā, tev ir jāaiziet līdz tam veikalam un tev ir jānopērk to loterijas biļeti. Jo vienkārši sapņot vinnēt 500 miljonus nenotiks, ja tu neaizies nenopirks to biļeti. Šeit arī tas pats ir šī vīzija, kas jums katram bija, nenotiks, ja jūs nemainīsiet kaut ko, vai jūs kaut kādas rīcības nemaidosiet, lai nokļūtu. Pieņemsim vienu no spilgtākiem, ko es zinu, pieņemsim, ko es varbūt, ja kādu es satikšu un būsiet arī uz maniem ikmēnešu zūmiem, es noteikti padalīšos. Mans mērķis, tā pirmais, ko es gribu pastāstīt ātri, ir, protams, tie, kas nezinu, mums Madridē ir pasākums. Mēs uzzinājām, man liekas, pagājušā gada oktobrī, un biļeti nopirku uz pasākumu, bet nav man biļeti ne uz lidmašīnu, nav man ne viesnīca, ne man ir naudas lietas atliktas. Man nekas no tā nav izdarīts. Bet es jau zinu, ka es tur būšu. Es ļoti ceru, ka man būs iespēja dalīties vairāk, ja kāds gribēs, es noteikti pariet pasakot, es noteikti padalīšos, kā es pie tā nonākšu, jo atkal tā ir tā lieta, par ko mēs runājam, veidot rīcību, lai nokļūtu tur, kur tu vēlies, kas tev ir vajadzīgs. Kā jau es pieminēju, tātad man jau biļeti ir nopirkt, tātad ko es darīšu tālāk? Vai nu es meklēšu biļetes tālāk uz lidmašīnu, vai man ir jāatliek finanses, lai es to varētu izdarīt, vai mēs sarunāšu ar kādu kopā, braukt, lidot vai kopā vienā viesnīcā dzīvot. Tās ir visas tās nākamās rīcības, lai tu sasniegtu šo gala mērķi. Nu, lūk, tātad mēs atgriezīsimies pie šiem ikmēnešiem, varbūt putrojos droši, sakiet, ja nav skaidrs.
Tātad pirmo tēmu, ko mēs šomēnes aizskarsim par janvāri, būs atkal tātad veselība, gan fiziskā, gan garīgā. Tātad, ko tu esi apsolījies šomēnes izdarīt? Tu esi apsolījies sev izlasīt grāmatu kaut kādu. Lūdzu, nelieciet mērķus, kurus jūs nevariet sasniegt. Nav, protams, nesasniedzami mērķi, bet esiet reāli. Neuzrakstiet, kad jūs izlasīsiet 5 grāmatas, ja jums nav tam laika. Uzlieciet mazus mērķus, jo tie ir sasniedzami un jūs redzēsiet rezultātu. Tad, kad jūs redzēsiet rezultātu no šī mazā mērķa, jums ir vēlme darīt vairāk. Tā jau paliks par jūsu rutīnu. Man parasti ir tā, ka es uzrakstu, ka es katru dienu izlasu tās 10 lapas puses, jo es zinu, kad ir vakar, kad tu esi piekusis, tev nav enerģija, es tad uzrakstu, ka es tās 10 lapas puses varu izlasīt. Varbūt kāds grib būt vairāk aktīvs vai vēl vienā, nerakstiet, es iešu katru dienu uz sporta zāli. Sāciet ar elementārām mazām lietām. To, ko jūs ziniet, jūs esiet spējīgs izdarīt. Veselības ziņā, neizdomājiet, pēkšņi es palikšu veģetārieti, ja tu esi gaļēdājs vai vienalga. Mazus reālus mērķus, ko jūs esiet gatavi darīt, lai jūs uzlabotu pašsajūtu, kā jūs jūtaties, gan garīgi, gan fiziski. Tātad droši, vienalga, dzeršu vairāk ūdeni, lasīšu vairāk grāmatiņas, iešu pastaigās, piesaistīšos kaut kādā klubā, kā es salsas klasēs piesaistījos. Nezinu, vai man tas sanāks, bet es esmu apsolījusies, ka es iešu. Tātad rakstiet droši. Droši rakstiet, vai ir tālāk, ir gatavs rakstīt. Nevajag ļoti daudz, uzņemieties tikai pāris mazas lietas. Kā mums tur iet, meitenes, ir uzrakstīts, jā? Nākamā tēma ir finanses, karjera. Varat izvēlēties, ja jūs negribat nekur tālāk kāpt karjeras lietās vai kaut ko attīstīt vairāk, tā nav nekāda problēma. Finansiālās lietas man katru mēnesi, ko es personīgi rakstu, iemesls es to ātri arī pateikšu. Pirms es izšķīros no savu dzīves partneru, man bija ļoti daudz parādi, man bija ļoti grūti, bieži vien rēķini netika samaksāti, un man tāda neliela stigma ir sākus līdz, ka man vienmēr ir bāls, ka nav rēķini nomaksāti. Un es sev katru mēnesi šajos mērķos uzrakstu. Man ir visi rēķini nomaksāti, man ir vienmēr lieka nauda. Es ļauju naudai nākt no vairākiem avotiem. Es nekoncentrējos uz vienu lietu. Ļaujiet, tā arī rakstiet, es ļauju naudai. Vienalga summu varat uzrakstīt, bet esiet reāls atkal. Nerakstiet, ja vienīgais kādam nomirst tante un dabūjiet mantojumu, tas ir atkal cits. Bet rakstiet reāls, papildus ienākumu, kaut kādi algas pielikumi. Es nezinu, bonus kaut kāds, kuram ir. Ja kāds strādā, pieņemsim, arī tīkla mārketingā, es zinu, ka šeit vairākas meitenes ir, kas ir šī sfērā, rakstiet, es esmu nopelnījis. Vienalga, ko jūs ekstra dariet, ja jums ir kaut kāds, es nezinu, pašnodarbinātais, ka jums ir kaut kādi pasūtījumi. Vienalga, kas tas ir, lai jums tas nāk, vai nav svarīgi. Un vienmēr esiet atklāti, sakiet, es pieņemu naudu no jebkurienes. No visiem avotiem nav konkrēta vieta, no kurienes nauda nāk. Un tieciet, man ir kaut kādi mistiskie bonusi parādījušies, kas man bija pagājuši gadu pirms Tenerīfes.
Es nebiju līdz galam pārliecināta finansiāli, vai es to varēšu ar sakostiem zobiem un vienkārši 500 mārciņas bonus neplānoti. Nebija nees pasūtījis, nees to zināju, tā kā ticiet, ļaujiet, jo ja jums ir kaut kāds gala mērķis, kam jums tā nauda ir vajadzīga, vai finanses, vai kas, vienmēr šī lieta atnāks pie jums. Vienmēr. Tā kā droši rakstiet. Ja kameras vēlreiz sakam, ir kaut kāds pašnodarbināto biznesu, rakstiet pasūtījumi, klienti, tas nav svarīgi, kas tas ir, droši rakstiet visas šīs lietas. Es nezinu, ja es ir kaut kāds personiskais treneris, frizieris, es nezinu, tā arī rakstiet. Es gribu tējas naudu, man nāk tik daudz ceram naudu, nav svarīgi, kas tas ir, ticiet. Vīrs uzdāvināja, iedēva šeit dārgā, tērējies. Nav svarīgi, ļaujiet naudai nākt un ticiet, ka viņa nāk. Kā es arī saku, aprakstiet detalizēt un ļaujieties šām lietām notikt ar jums. Vēl viena lieta gribu atteikt, tās mīļās dāmas, kurām ja jums ir jau, teiksim, pamatalga, jūs zināt kaut kādu konkrētu algu, jūs droši varat arī iekļaut to summu, jo tas arī ir ienākums, lai arī tas ir pamatienākums, jo, kā vienmēr saka, kad saka, cik tu gribi naudu, piemēram, jo neaizmirst, mums ir vienmēr vai kaut kādai mammai bērnu naudu, es tiešām saku, kaut kādus jūs kaut kur saņemiet kaut kādu ekstra, vienmēr iekļaujiet, un ja jūs gribat vairāk, lieciet vairāk, jo, ja jūs uzrakstiet, es gribu vairāk naudu, ja, mēs vienmēr sakam, visums nesaprotu, vairāk arī var būt 1 centīms, 1 kapeika. Jā, ir vairāk, reāli ir vairāk. Bet ja jūs neliekiet speciāli summas, cik jūs gribiet, jā, tā kā es saku, esiet reāls, nelieciet kaut ko ekstrēmu. Tas ir vēlāk, ja jūs to varat kā gadu summu, bet ja jūs, piemēram, esat ielikuši arī savā nākamā gada mērķī kaut kādu konkrētu summu, jūs viņu varat sadalīt uz 12 mēnešiem, tātad jūs gribiet, ka tik daudz mums katru mēnesi ir no vairākiem avotiem ienāk šī naudiņa. Tātad to lielo tagad var sadalīt uz tiem 12 mēnešiem, tad lai ļaut, lai tas viss notiktu. Tātad, vai mēs esam gatavi iet tālāk? Tātad, esam gatavs. Te, kas māja ar galvu, super. Nākamā tēma ir noteikti mīlestība, draugi un ģimene. Tā man ir vismīļākā tēma, jo es vēl vienreiz atkārtoju, mēs esam visi rutīnas cilvēki, mēs pirms ar Vinetu norunājam, arī tieši pieminējam, mums ir vajadzīga rutīna. Un kādreiz mēs aizmirstam, ka tādā rutīnā mēs aizmirstam visu apkārtējo. Es šī tēmā rakstu mīlestību tiem, kam nav dzīves partners, piemēram, tie, kas ir vieni, tā kā es. Mīlestība arī var būt pret sevi. Vienalga, es apsolos sev aizvest uz masāžu, es apsolos sev sataisīt nāgas. Rakstiet arī šīs lietas, jo ticiet man, arī šīs var izsist. Es pateikšu piemēru personīgi. Es visu laiku rakstīju, ka es eju uz masāžām. Viņas notika, tā kā man viņas sāk notikt ļoti regulāri. Es domāju, vairs viņa mērķis un man nav jāraksta savos mērķos. Viss, no masāžu pārstājās. Brīnums. Kā es sāku rakstīt, ka es masāžu atkal gribu, ka man viņas notiek, un masāžu atjaunojās. Tātad ir it kā liekas, kas tad tur ir, bet tās ir tās lietas, ko visu laiku vajag atgādināt. Tad arī nauda parādās šīm lietām un visam pārējiem. Pie ģimenes, pieņemsim fantastiska lieta, man mammai ir šomēnes dzimšanas diena, tas nav nekas jauns, tas nav baigais grandionālais plāns, bet es atkal sev uzrakstu, ka es gribu mammu uz spā aizvest. Un es to izdarīšu.
tas ir atkal tāds mazs atgādinājums, kas tev ir jāizdara, ko tu plāno izdarīt. Šīs lietas droši rakstiet, teiksim, ģimene atkal, vai nu es uztaisīšu kino vakaru ar ģimeni. Atrodiet, uzrakstīt šajā mazajā mērķītī, šī mēnesī jūs atradīsiet šo mazo laiku saviem tuvajiem mīļajiem. Draudzenei piezvanīšu, nav svarīgi. Mēs bieži vien arī aizmirstam, ticiet man, es zinu, kad ir vajadzētu un nesanāk. Es uzrakstu vienmēr, ka es uzvanīšu tai un tai draudzenei. Jo tas arī veido mūsu, kā saka, attiecības ar cilvēkiem, mēs esam mierīgāki, mēs neesam izkristuši ārā no tā ikdienas aploka. Šīs lietas ir ļoti svarīgas. Un es atkal saku, es zinu, kā tas ir, ka tu vienkārši ieiet dzīves rutīnā, ka tu aizmirsti būt apkārt ar visu pārējo. Tu esi tanī, kā saka, vāveres ritenī. Tā ka droši rakstiet visu šīs lietas, laiku ar bērniem, laiku ar draudzeni, iziet. Vienalga, kas tas ir. Ar mīļoto vīrieti pavadīt laiku, tikai jūs divi tā bezliekā, kam varbūt, kas ir vecāks sieviete šeit, tam, kam nav tik cik mazbērni, pieskatīt mazbērnus, paņemt mazbērnus tām, kurām ir vecāka gadu un sievietes, jā. Šīs ir šīs lietas, kas vienmēr ļoti, ļoti patīkams. Mēs bieži vien aizmirstam, kā es saku. Kā jums tur iet ar to, vai mēs esam gatavs kaut ko rakstīt tālāk? Jāskatās, vai kāds tam māja ar galvu. Ir daiga māja ar galvu notiekās. Pie šīs tēmas es ļoti elementāri rakstu, un tas ir tas mans mīļākais arī teiciens, dots devējiem atdodās. Labdarība. Pēc šīs tēmas es ļoti, ļoti ieteiktu, es baigi nerakstu, jo es nezinu, kad man ir, ko es varētu tādu izdarīt, bet es atkal uzrakstu tādu, kam vajadzēs, tam es palīdzēšu. Es esmu atvērta palīdzēt citam. Vai tas ir padoms, atkal saku, pieskatīt bērnu, vecās kleitas, kuras var atdot, kam pilns skapis un gribās nomainīt. Vienalga, kas tas ir, tas nav jābūt tikai un vienīgi finansiāli, ka tu ies kaut ko maksās. Ticiet man, labdarība ir dažādākā. Mums ir bijušas situācijas, kad atrod maku uz ielas un atdod cilvēkam bez jebkādiem, atrod telefonu un atdod, jā. Lietas nāk jūsu veidā pie jums pašas, lai jūs to izdarītu, jo ticiet man, ja jūs dariet kaut ko labu, arī labais nāks jums apakaļ. Tas ir vienmēr novērtēts. Kā jau es arī teicu, es rakstu vienkārši elementāri. Kam vajadzēs, tam palīdzēšu. Esmu vienmēr šeit. Un viss, tas ir tik elementārs, kas man ir no manis parasti, ko es izrakstu. Un vienmēr kaut kas iznotiekās, kam kādam vajag kaut ko palīdzēt. Ja? Bieži vien jūs pat neziniet, ka jūs palīdziet. Ticiet man, es atgādināšu to, ka mēs bieži vien nezinām, ka mēs izpalīdzam. Ja? Arī vienkārši telefons ar un šeit ir šī saistība, ka tu uzvani draudzenei. Tu nezini, varbūt tai draudzenei vienkārši vajag parunāt, izraudāties. Un tā arī ir sava veida palīdzēšana otram cilvēkam. Tā ir arī sava veida, labdarība, vienalga, kā jūs to sauksiet. Tātad, mana pēdējā tēma ir vismana mīļākā. Tā ir hobiji, izklaides, viss, ko es gribu darīt, teiksim, lai tikai man parādītos smaids uz lūpām un kas man tiešām rada gandarījumu. Jo es saku, mēs esam aizmirsuši, es arī aizmirsuši. Es zinu, ka šeit ir dažs labs, kam patīk dejot, bungas spēlēt, kas grib uz salsu sākt iet, pieņemsim tā skaitā, kuram vingrot, vienalga, kas tas ir. Es nevaru sagaidīt, kad būs siltāks un tas trakais lietus Anglijā beigsies, lai varētu kaut kādā, nevis dubļu kalnā uzkāpt, bet kādā kalnā es nevaru. Tas ir mans hobijs un es jau sēžu domāju, kad es varēšu stādīt tos tomātus tādus, jo es zinu, ka man māte sāks bļaut atkal visi palodas es nolikusi, jo tas ir tā man dvēseles lieta, kas man, teiksim, rada gandarījumu un ļauj nonākt tuvāk manam veselīgam dzīvesveidam. Un kā es arī saku, šīs mazās rīcības jūs novedīs pie tām lielajām, jums dos to enerģiju sasniegt, jo jebkura rīcība ir, pēc kuras rīcības būs rezultāti. Ticiet man, ir tā, kā jūs domāsiet, kā jūs rīkosieties, tā arī notiks viss apkārt. Kā jau pieminēju, man arī bija tā,
Es sēdēju savu ieskaidroju, ka es esmu pieklusums. Tiklīdz, kā es pateicu, man būs laba diena notiek, un to es noteikti visiem iesaku. Afirmācijas skaitiet, ja arī jums ir bailes. Nesakiet, es varu, es esmu spējīga, mani klausās, tā arī visu laiku runājiet, jo es saku, šiem vārdiem ir liels spēks. Nu ko, un beigās pats pēdējais, ko es vienmēr saku, kā jums ir, tur rakstās vēl. Noteikti es vienmēr pasaku, uzlieku roku uz sirds sev, saku, tā tam notikt un tā tam būt. Es ticu. Tā tam notikt un tā tam būt. Visu, ko jūs šeit uzrakstījāt, tā tam notikt un tā tam būt. Viss. Jūs esat izdevuši signālu visai pasaulē un viss tas notiksies. Ticiet. Ir jautājumi bieži vien, ko darīt ar šo tagad lapiņu, ko jūs esat sarakstījuši. Man viņi ir piesprāst pie tā paša vīzijas dēļ. Man arī ir kladīte, kurā, un, protams, es parasti bieži vien izēju cauri pagājušā mēneša mērķiem. Nākamajā mēnesī nebaidieties, ja jūs neesat izpildījuši visu. Nu, nevar. Es arī saprotu. Un bieži vien mums, kamēr mēs arī sapratīsim līdz galam, kas tas īsti līdz galam ir, ko jūs gribat, jo mums bieži vien mēs vadamies pēc tā, ko apkārtējā pasaule saka, ko pasaule runā, mēs mēģinam lekt līdzi. Ir jāizprot ļoti, ko jūs pašas gribiet, jo tam ir vislielākais spēks visā pasaulē. Ticiet man, gribēt to, ko cits grib, jums nebūs tās. Tā nav tā enerģija. Un to arī Tesla saka, pieminēja. Vienkārši tāda vēlēšanās nav. Nu, tas ir tukšums, kā spļāviens okeānā, un tas ir tā, nekas. Bet tad, kad tev ir tas passion iekšā, kad te tā ir tas dzinums, es pilnīgi, tu dod citu vibrāciju un pavisam savādāk notiks. Un ļoti, meitenes, es iesaku, ticiet. Kamēr jums šī ticība nenotiks, būs ļoti grūti, paies ilgāks laiks, bet notiks. Un ticiet man, ticiet sev, mīliet sevi. Un katru mēnesi šie mazie mērķīši jums liks smaidīt, justies labāk. Un ja jūs esat vēl sasnieguši kaut ko izdarījuši, wow, būs tāds patīkams gandarījums. Nu, lūk, varbūt kādam ir kādi jautājumi uz visu šito. Gribat saprast bišķi vairāk kaut ko? Droši. Man ir secinājumi. Jo es arī pirmdien biju tādā arī tā kā lekcijā 2 stundas un arī tieši pa mērķiem bija, kur arī pasaules slavens rakstnieks un psihoterapeits. Bet viņš stāstīja par lielajiem mērķiem, un es varu secināt to tiešām, kad salīdzināju pēc tām lekcijām, jā, ka tiešām tavi mērķi, šie ikmēneša, viņi ir foršāki un labāki. Jo to, kā viņš stāstīja, kā ir jāraksta, protams, kad jāsako rīcībai, kā tu arī teici, jā, lai tu to visu sasniegtu un visu pārējo. Tikai tur ar tiem mērķiem viņš tur lika kopā gan lielos, gan mazos. Nenormālākais apjoms ar darbu, jo šis ir foršāk, jo tu uzrakstīji, jā, tev tie mazie viņi ir sasniedzami, tā nav neiespējamā misija. Bet es tev pateikšu, pirmais bija sarakstīt mērķus, pēc tam bija sarakstīt katram mērķim šķēršļus. Tā kā jā, pēc tam tu izraksti šķēršļus, viņš teica, ne mazāk pa 3 līdz 5 katram, viņš teica, citiem pat varbūt 10. Un pēc tam nākamais darbs ir, kādi ir risinājumi tiem. Tu jau kamēr sarakstījā, reāli tev vairāk neko negribās. Un tad es beigās ritīgi saliku kopā, bet man tā zīmīgi sakrit, kad šonedēļ tu esi mums tiešām pa mērķu zūmu, un man kaut kā hops izlec, tā kā sesijā par mērķiem, un es domāju, jāpaklausās, cik forši, un tad es beigās, kad viņš šito visas tās 2 stundas pacietīgi noklausījos, un beigās es sapratu forši, ka mums būs Anda, jo tiešām es arī odziņās klausījos arī tos, vai ne, ik mēnešu šos zūmus, es uzreiz, kad vilku tās paralēles, vienkārši tā ir neiespējamā misija, un tiešām viņš tev tiešām ar to, ko viņš mācīja, viņš tev sagrauja vēlmi vispār uzstādīt mērķus. Noteikti. Pirmām kārtām es pateikšu uzreiz, kas ir jūsu šķērslis. Tas, uz ko jūs skaties. Bailes? Nē, tas ir tas, uz ko tu skaties spogulī katru rītu.
tu esi tas šķērslis. Tu ieliec savā galvā to, ka tu to nevarēsi, man ir grūti, es esmu piekusis. Es nezinu. Un vēl viena lieta, ko es noteikti, kas man lika tiešām saprast, ka tas strādā un kā tas strādā. 2 gadus atpakaļ, kad es tiešām uzsāku, man bērns jau bija vieglāk un tā, es gribēju iet kalnā un bija man viens mērķis uz vienu kalnu aizbraukt. Un man visi kā viens apkārt, tu to nevarēsi. Tu to nevarēsi, tev ir jātrenējās, tas nav iespējams, tu neesi tam gatava. Ko es izdarīju? Es domāju, labi, un šeit man bija iekšā tā mazā zaraza, ja iestājās, es jums visiem parādīšu. Es nevarēšu. Es jums tūlīt visu parādīšu. Meitenes, lūdzu. Tātad, šeit tā bija tā, ko es runāju, vibrācija. Es teicu tagad, es to izdarīšu, un tas notiks. Un man bija tāds iekšā. Es atradu grupu, kuri kāpa tai kalnā. Plus vēl tajā kalnā es kāpu naktī. Ja? Es uzkāpu un nokāpu. Pirmajā es braucu entās stundas. Mēs kāpām naktī. Tas bija kaut kādas 6 stundas turp apakaļ, ja Snowdonī, tie, kas nezina. Naktī, nosvītusi, brilles aizsvītusi, neko tu neredzi, ja? Es uzkāpu augšā, nokāpu lejā. Ko es ar šo gribu jums pateikt? Tas, kas jums saka, ka tu to nevarēsi, tas ir viņa mērs uz viņa rīcībām. Ja tu to esi iztēlojusies, ja tas ir šeit tev, tātad tu to vari. Tu nevarēsi iedomāties lietas, kurām tu nebūsi spējīga. Jo mēs, piemēram, kāpēc mēs bieži vien sakam, ka es nesaprotu, kā tas ir iespējams. Jo tavs prāts, tava vīzija neļaus iedomāties to, ko tu nevari. Atcerieties to vienmēr. Ja tev ir ienācis iekšā, un ja tev ir tas deglis, ticiet man, kāpēc mēs sakam mammas, ja? Mums tas bērns, tu tik padari kaut ko, tu pasaki. Man ir spēc, es nožmiegšu. Ja? Tāpēc, ka mūsī ir iekšā tas deglis. Un ja kāds tev saka, to nevar. Un tāpēc, ja tu nevarēsi tikai tāpēc, ka tu pats būsi sevi pretrunā. Un kā es arī atkārtošot 15. reizi, varbūt, es sev skaidroju, es nevaru. Es esmu piekusis, man neko nevajag, es eju gulēt, viss. Bet tad, kad es pēc un izbeidz, ieej dušā, nomazgājies, sakārto matus, un man ir enerģija tagad. Tāpēc, ka es sev ieskaidroju, ka man viņa ir. Viss. Tā ir ticība sev. Un tā ir ļoti svarīga. Protams, ir jāsaprot, un ļoti svarīgi ir saprast, kāpēc tev to vajag. To arī noteikti, kā mēs Silvi ir ļoti spēcīgi vīzijas dēļos, viņi arī var panalizēt ar jums to visu detalizēt, jo ja nav tas kāpēc, tur ir tas ir standarts, tev 7 kāpēc jābūt, tas ir ļoti dziļam, bet šķēršļi vienmēr būs. Un šķēršļi, kas būs? Tava disciplīna, tavs slinkums, tava apņemšanās. Tāpēc es vienmēr saku, uzliec mazu mērķīti. Neraksti, ka tu man līdz februārim nometīsi 15 kilogramus. Es nezinu, ja tu aizies plastisku operāciju, uztaisīs, ok, piekritīšu. Bet ja tu apsolies nomest 1-2 kilogramu, tu to izdarīsi, jā, es varu. Nākamo mēnesi tev ir vēl 2 kilogrami. Tātad tu jau esi 4 zaudējusi. Un tā katru mēnesi un tādā gada beigā jūs dabūsiet ko citu. Jums jau būs tas gala mērķis, ko jūs uzlikāt to lielo, bet jūs to nejutīsiet ar to baigo spēku. Tā kā jā, Ilona, es arī saprotu un var iet analizēt, bet ir vienmēr jāaiziet tas vienas lielais mērķis, tiešām tie lielie mērķi ir kaut kā tev ir jāsaprot, ka tomēr kaut kā to gala tunēla gaismi. Ticiet, man meitenes mērķi mainīsies, katru mēnesi arī viņi mainīsies, jums var kaut kāda situācija mainīsies, vēlas mainīsies, kaut kas notiks, jā. Otra lieta ir, ko es noteikti iesaku, klausīties, kas notiek apkārt. Jums informācija ļoti daudz nāk, jums nāk šīs zīmes ļoti daudz. Šī bija arī lieta, ko Silvija pieminēs, to es jau arī biju redzējis, teikusi, jūs ikdienā, tas arī bija personīgi man dzīvē, ko es arī sapratu.
Ja kāds jums tagad, piemēram, jūs ejiet pa ielu, atnāciet līdz maniem, prasa, cik sarkanas mašīnas redzējat, jūs apsuks, jūs kā, es neskatījos, jā. Bet ja es tev teikšu, ka kamēr tu nāc pie manis paskaties, cik sarkanas mašīnas tu redzēsi, tātad šīs zīmes, mēs neticam, ka mums ir zīmes, mums ir ļoti daudz zīmes apkārt. Skatieties, vērojiet, klausieties, ļaujiet. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Esiet atvērts, tas ir numur 1, ko es vienmēr saku, esiet atvērts, ļaujieties. Varbūt tādā brīdī liekas, kāpēc, vai man tas ir grūti, bet jūs neziniet, kas būs nākamais solis, jo parasti jebkuras grūtības noved pie kaut kā daudz grandiozāka, labāka, spēcīgāka zināšanas, vienalga, kas tas ir, ja? Kādreiz saka, es zaudēju darbu, ak, Dievs, ko lai es tagad daru? Tu nezini, ar ko tev varbūt būtu beidzies, tu atradīsi kaut ko 10 reizes labāk. Ja? Tā kā tās ir šīs lietas un ķēdes reakcijas, man arī uz vīziju dēļ, ko Silva man arī pieminēja, vai tu beidzot gribētu kādu dzīves partneri? Nezinu, nezinu. Bet es pieteicos savas klasēm. Kā es zinu, varbūt es tur arī satikšu. Un man būs tas vīrietis, kas man viesulīt virtuvē bļāviens dejosim, mēs salsu. Kā es to zinu? Lūdzu, tā arī ir zīme. Ja? Nekad mēs nezinām, ko, kā, kas notiksies. Cilvēki ienāk mūsu dzīvē, esiet atvērts. Un tiešām es saku, mazas uzvaras noved pie lielā. Jo maratonu neskrien kā sprinteri. Maratonu lēnā garā. Sprinteri ātri. Bet maratons ir lēns, pacietīgs, un tu nonāc gala mērķi, un tad, kad tu esi izdarījis, tev ir tāds, es to izdarīju. Bet tu sāki ticēt, tā kā jā, meitenes. Tā kā jā. Varbūt kādai ir bijis ar kaut kas tika samanifestēts, vai kaut ko esiet mēģis uzlikuši un izdevies. Es ļoti gribētu dzirdēt, ja kādai ir sanācis. Godīgi, man decembris bija galīgi traks, es uzreiz varu pateikt, un jā, es dabūju darbu beidzot, ko es gribēju, un man jau bija aizgājis tik tālu, ka es to mērķi, kā es braucu garām, es saku, reku ir mana darba vieta, bet man arī bija uzrakstīts tiešām, kad es tur strādāju. Un es tā kā tagad esmu formā, un es pilnīgi braucu garām, un pilnīgi, tā sajūta, ka es tūlīt griežu tur iekšā. Tūlīt, kad es, un es decembrī sāku strādāt. Man tāds ritīgais ies, un tas dēlam arī teica, es saku, saproti, es saku, šitā, es saku, un par to ir jārunā, un ir tev jājūt, es saku, bet ar tādām, ka tu arī stāstīji tiešām ar tādām emocijām, ka tev pilnīgi aizraujās elpa. Un es dabūju beidzot to, ko es gribēju 2 gadus atpakaļ. Un ar citu, ka tu teici, šķēršļi esam mēs paši, jā, jo es iebraucu 2 gadus atpakaļ, atstāju savu telefonu numuru darba vadītājam, kuram nepatīk pieņemt cilvēkus no malas. Viņš tikai, tā kā savējie vietējie caur draugiem, strādnieki un tur tādi visi. Un beigās es sapratu to, ka tiešām tas lielākais šķērslis esmu es, ko es izdarīju. Es atradu internetā īpašnieku numuru Lursoftā, kur ir uzņēmumi. Un es beigās tiešām, es domāju, Ilona bļāviens suprakš visiem citiem vari un sev nē. Un es pirmoreiz dzīvē, Anda, arī, jo tiešām es uzspiedu numuru un es negaidīju. Es nevilcinājos, es uzspiedu numuru, spiedu zvanīt un uz pirmo pīmanu paceļ tas īpašnieks un visu, un es strādāju. Un jā, un tas ir tiešām tā ir tāda taisnība, ko tu saki, jo sapcīt arī pateicoties tīkla mārketingam, jums visām meitenēm tiešām tās iekšas man parādījās. Es novācu sevi no trases to, kad pagaidīt tev jau tur tā un kaut ko samierināties un meklēt patī radīju tos šķēršļus, ja tur. Jā, tas ir mans lielākais ritīgais sasniegums, ka es beidzot vienkārši izlauzos cauri saviem tiem brikšņiem un čahņiem, un es esmu tik laimīga. Jā, noteikti. Arī tā kā tu pieminēji, man arī bija tā, kad es neko nevaru, mani neviens negribēs, man jau neko vairāk neprasīs. Tad, kad es darbā pateicu, es eju prom ar mani lielāku algu, man momentāli. Jā. Momentāli. Tātad vēl viena lieta. Ja tu neprasi,
no tā visuma arī. Tas nav tikai par kaut kādām lietām. Ja tu neprasi lietas, tev neviens, ja tu nedod to signālu, ka tu gribi. Ja? Bērns, ka viņš grib ēst, viņš bļauj. Ja? Viņš grib, lai tu viņu samīļo, viņš bļauj. Viņš nāk pie tevis, viņš prasa, māls bērns, tu taču nesma, viņš pat nerunā. Kā tad viņš var viņš nemāk savādāk. Ko viņš dara? Viņš iet un prasa. Bet mums ir pieaugušiem cilvēkiem ienācis tas aizsprams, es jau nevaru. Nu, ir jau daudz arī, man liekas, tā arī bija zīme, arī tāda stāsts arī ātri pieminēšu par to, ka ļoti dievticīgs cilvēks baznīcā iet un lūdzās un visu kaut ko. Un notiek nenormāla plūdi. Un, protams, plūdi sākās, atsūta laivu. Un viņš saka, nē, man nevajag, man Dievs izglābs. Ja? Nu, labi, tad, protams, tie plūdi ar vien vairāk, viņš tur uz tā jumta sēž. Es varbūt ne detaļas, bet, lai jēga saprast, sēž uz tā jumta un viņam helikopters atnāk glābēji. Nē, man nevajag, man Dievs izglābs. Man Dievs izglābs. Protams, viņš nomirst, noslīkst, te nonāk tādā paradīzē, pie paradīzes vārtiem, un viņš satiek to Dievu un saka, kāpēc tu man nepalīdzēji? Es taču lūdzos, tev darīju visu, tu neko man nedarīji, es esmu tagad nonācis te. Kā es tev laivu atsūtīju? Es taču tev helikopteru atsūtīju, tu visu pasūtīji. Ja? Tās ir šīs lietas, kad ir jāiet pašam, ir jāiet prasīt, ir jāiet runāt, ir jāveic rīcībā. To, ko mēs arī runājam, ja, teiksim, nav svarīgi. Arī es gribu nomest 10 kg. Ok, ko tu darīsi? Sēdēt un vienkārši domāt, tev nekas nemainīsies. Tātad tev ir jāpieceļas, tev ir jāiet, jādara. Tu gribi kaut kādu labāku darba amatu. Ok. Bieži vien, varbūt ir citādās situācijas, tev kaut kāds kurs ir jāaiziet. Aizēju, izrunājis, ko es varētu izdarīt. Es gribu paaugstinājumu. Varbūt es kaut ko varu darīt. Varbūt kādreiz ir jāieliek bišķi tā vairāk enerģija, lai tu varētu tālāk sasniegt. Ja? Šīs ir šīs rīcības, par ko arī mēs runājam. Kā arī runājam, nopirkt Madrids biļeti. Tagad, kas man nākamais ir? Skaties lidojumu. Izpēti, cik maksās. Tātad nākamais tev būs rīcības saprašana, cik tev vajadzēs naudas. Ja? Šīs ir tās rīcības, par ko mēs runājam, kas noved tevi tālāk. Tu gribi nomainīt darbu vietu. Tad kas ir nākamais? Negaidi, ka tev kāds piezvanīs. Protams, tu to vari darīt. Bieži vien kādreiz ir, bet tev ir jāizdod tas signāls, ka tu meklē. Es gribu kaut ko mainīt. Tad cilvēki tev nāks, tev visam sūtīs visu, ko tev vajag. Nākamā būs rīcība, vai tu to pieņemsi. Vai tu to zīmi saredzēsi. Ja? Tās ir tās lietas, ko es noteikti saku. Jā, un ko es vēl sapratu, ja tu sāks rīkoties, jo tev vieglāk tas viss, tev nāks. Jo tiešām, tajā brīdī, kad es tikai aizbraucu un, kā saka, un pēc tam gaidīju, kaut ko palaidu, kā saka, visumā, jā, nekas nenotika. Bet tajā brīdī, kad es pateicu, man ir jāsameklē īpašnieks, un man vienkārši es ierakstīju tā kā, aptuvenu adresi, un man izmet ārā uzņēmums, un es sāku rulēt, un es beigās tāda preparējos, pēc tā, tā kā, ko viņš nodarbojās šis, un man vienkārši, bet man izmeta pats pirmais Googlē, un es tur kā iegāju, vienkārši atradu 2 minūtēs visu, jā. Tā kā, jā, līdz tam brīdim es tikai aizgāju, pierakstīju, iedevu savu numuru, jā. Un pēc tam sēdēju, gaidīju, zvaniet. Neviens nepiezvanīja to klāstu izmet ārā, jo izrādās, ka tajā kladē rakstīja katru dienu padarītos darbus, un man ierakstīja aizmugurē. Tas bija septembrī, tas nozīmē decembrī viņa tika izkurināta. Un es vēl naivi sēdēju un gaidīju. Bet jā, jo tu vairāk darīsi un ies, un jo vairāk tev arī būs, jo straujāk tev viss iegriezīsies. Noteikti. Es tiešām saku, rīcībā ir. Un bieži vien ir kādreiz, varbūt vēl viena lieta, ko es noteikti ieteiktu, ir kaut kāda, ielieciet to āķi tanī gala mērķī, lai arī neziniet, kā tur nonākt vēl, ielieciet viņā āķi. Un tad arī šīs tālākās rīcības paši par sevi arī notiks. Jā? Tātad tās ir tās lietas, par ko es arī runāju. Bet es noteikti visiem
iesaku mazos mērķīšus vienmēr sarakstīt, jo šie mazie mērķīši ir sasniedzami, un tad tu jūties gandrīz, ka tu esi bijis spējīgs to izdarīt. Tā ir noteikti, kāpēc man viņa arī patīk, un man viņa arī strādā. Un tad es beigās esmu pie lielā gala mērķa. Jā. Meitenes, varbūt ir ātri vēl kādai kāds jautājums. Mums tūlīt Anda ir jālaiž vaļā, lai viņi var izbaudīt piekdienu. Neuztraucās, man piekdienas izbaudīšana ir vienmēr šeit kopā ar visiem meitenēm. Droši, Aivija. Čau, meitenes. Es tikai nedaudz gribu padalīties ar savu pēdējā laika pieredzi, kas ir vienkārši magic. Piekrītu Andai, kad svarīgi ir šie mērķi, jo tad mēs zinām, uz ko mēs ejam. Jo, ja mēs nezinām, uz ko mēs ejam, tad mēs nekur nevaram aiziet. Pēdējais gadījums, kas man bija, sestdien ir Zooms pasākums Talsos, un tagad treneris saka, ka viņi brauks, ja kāds grib ar viņu, man nav šī brīdī mašīna, es saku, es braukšu. Man sestdien jāstrādā, bet es braukšu. Kā jūs redzēt, šodien nav sestdien, es esmu darbā, un kāpēc? Jo man kolēģi pat uzrakstīja, piedāvāja, vai es negribu ar viņu samainīties. Vienkārši saprotiet, es pat neprasīju, es vienkārši pateicu, ka es tur būšu, un viss notika pats pa sevi. Es tā domāju, varbūt uzrakstīt, varbūt viņi mani var palaist, varbūt mēs varam samainīties, un viņi vienkārši man atrakst pati, varbūt mēs varam samainīties, man tur tas un tas, kad tu strādātu piekdien, es strādātu sestdien, un man tāds, jā, vienkārši jā. Nebija tā, ka, Aivī, vai varbūt es tiešām aizrakstīju to message, tomēr neatceros, ka es to izdarīju, ja? Tas, kad man šitas ar darbu man diezgan regulāri strādā, kad es domāju, vajadzētu uzrakstīt, un kolēģi paši uzraksta man tāds, atlikt tikai nodomāt, jā. Un tas ir tas, kad es biju pārliecināta, es gribu būt tajā pasākumā, es nezinu kā, un tā man bija ar meitenēm, jau stāstīja arī tikko 30. ar vienu grandiozu pasākumu Rīgā. Es arī zināju, es visu mēnesi zināju, ka es gribu būt šai pasākumā. Es nezināju, kā es uz šo pasākumu dabūju biļeti. Pat neizlozējuši cilvēks man piešķīra biļeti, es uz viņu tiku, pati samaksājot tikai par autobusu līdz Rīgai. Atpakaļ man atveda man trenere, ar ko mēs kopā atbraucām, un viņi man nepaņēma nekapēju par to. Un tas ir tas, es visu mēnesi zināju, ka es gribu uz to pasākumu. Es nezināju, kā es uz viņu tikšu. Un tas ir tas, kāpēc mums ir jānoliek tie mērķi un jāzina. Protams, nebija ne tanī gadījumā, ne šinī, ka es nedarītu neko. Es arī pateicu trenerei, jā, es braukšu kopā ar tevīm. Es pateicu, kad es būšu, es izdomāšu kā, un viss notiek. Un arī uz to pasākumu tur bija ļoti daudz soļu, kurus arī veicu. Un, lai es tur nokļūtu, tas nebija tā, ka es vienkārši, tagad es gaidīšu, kurš man aizvedīs. Nē, es braucu ar autobusu, es domāju, man iepriekšējā dienā maiņa, ko es samanedžēšu visu pa galvu, pa kaklu, bet, ja tu zini, tad viss sastājās vienkārši tā, ka viss notiek. Tāpēc ir svarīgi tiešām sarakstīt, un 30. tas man bija arī mērķi ierakstīts, decembra mērķi. Un janvārī es viņu varēju apvilkt jau kā izpildītu. Arī kopā ar Andu bija rakstījusi mērķus. Un, jā, tas strādā. Ja mēs zinām, ko mēs, tā kā Anda teica, ja viņa ieraksta, ka viņa ies uz masāžu, tad viņa uz to masāžu arī aizies. Ja viņa neierakstīs, kā tad tu zinās, ka tev tur jāiet, jo tev tāds mērķis nav šomēnes. Tā kā, jā, meitenes daram, rakstam un Wow, man pilnīgi šarmuļi no Aivijas stāsta. Tiešām, meitenes, un tas ir prieks, ja tu esi vēl vairāk izdarījis šo kopā, nezinot, ko mēs katru rakstam, bet ja mēs varam nākamā mēnesī pateikt, kad ir sasniegts, wow, tas ir tiešām to vērts. Un tiešām šiem mazie mērķīši ir to vērti. Žēl, Aivija mums pazud kaut kur noteikti ar zonu vai kā, bet jā, meitenes, kā redziet, piepildās. Es zinu, ka arī Silvē ir piepildījušies, es saku, man pašai ir ļoti daudz piepildījušās, kas man meitenes ir, jā, piepildās.
Un tie ir tiešām varbūt ir kādreiz labāk, ka mēs esam kopā, jo kopējais spēks, tā enerģija, ko mēs izdalām visu šeit, vibrācija kopā, ir ļoti, ļoti spēcīga, kā mēs, teiksim, noticam, ja? Tas ir tas, par ko mēs runājam. Nu, lūk tā, droši, ja vēl grib kaut ko pieminēt, apjautāties, kā sakam. Kā es varu pieminēt, es vadu šos Zooms nevis piekdienās, bet man ir vienreiz mēnesī. Ja kādu interesējās, gribās pievienoties, es viņus dādu pa velti, jo man patīk šī ir lielāka enerģijas apmaiņa priekš manis dzirdēt gala rezultātu sasniegumu, ka kāds ir kaut ko sasniedz, jūs esat visi vienmēr laipni gaidīti. Jo es saku, tas man ir pilnīgi, es saku, man tiešām tagad pilnīgi ar zosādi, ka tu zini, ka cilvēkiem ir sanācis un noticējis, un ka tas ir palīdzējis kādam šādā veidā kaut ko sasniegt. Jo, ticiet man, tā ir mana vislielākā atdeve priekš manis, jo tad es zinu, ka visu, ko es daru ar sirdi un veselu, man tas nāks vienmēr apakaļ. Lūk tā. Paldies jums visām. Jā. Tu varbūt vari pateikt, jo te ir arī meitenes noteikti, kas nezinu, kā tevi uzmeklēt un kur atrast un pieteikties Zoomiem un kuros datumos mēneša sākumā vai beigās, kad notiek šis Zoom? Parasti es cenšos, tie būs, ja tie ir sanākti, es cenšos tā, lai viņi iekrīt piekdienā, tas ir visvairāk tāds tendence, tas nekas, vai nu mēs esam tur pāris datums uz priekšu, jā. Droši varat rakstīt, man Facebookā variet atrast, jā, es arī gan esmu Instagramā, droši arī tās, kas jūs esat piekdienas platforma Zoomijā, tad droši arī pasauciet, kur es atsaukšos noteikti. Un vienkārši es iedošu Zoom linku, kas man ir nemainīgs. Es noteikti pirmslaicīgi paziņošu, kurā laikā, cikos un kā, bet ir parasti ap 6, jo es zinu, ka mums ir šie piekdienas Zoomi, piekdienas izaugsmes Zoomiņi, kurus es arī kādreiz, kad tieku laiku ieskriet, man ļoti labprāt gribās. Un ir iespēja, kā saka, pievienoties, ātri iziet, un, kā es saku, kopā esot, spēks ir ļoti liels. Ļoti, ļoti, ļoti iesaku jums visiem. Tā kā, jā, droši variet atrast man jebkur, droši rakstiet. Visi esiet vēl laipni gaidīti. Super. Nu, ko, Anda, šovakar mēs tev noteikti varam arī laist, vai ne? Un tiešām milzīgs paldies tev, jo es arī tagad sēdēju, es vēl šogad nebiju ķērusies klāt saviem mērķiem un visam. Īstenībā, jā, un foršākais ir tas, kad tu liki noķert tos 3 pozitīvos momentus un uz tā viļņa sākt rakstīt, jo tiešām tas ir tāds, kad, nu jā, es ar te bišķiņu sarakstīju, bet emocijas vēl joprojām ir tiešām tās, ka, yes, man izdosies viss, un kad ir jāiet tālāk, ir jārīkojās. Nu jā, milzīgs tev paldies, Anda, par šito foršo mūsu piekdienas pirmo piekdienas vakaru 24. gadā. Un lai mums visām izdodās, vai ne? Protams. Nu, ko? Paldies tev, mīļš. Paldies jums visām. Atā! Čau.